Čau, Ralf, nu tad viss paliek spēkā, šodien būsi? Protams, ka es būšu. Es jums ļauju stundas laikā izmantot telefons, nu, ka noliec. Tu čisti būsi laikā? Alis, ko tu saki? Tu būsi laika? Jā, Alis, esmu gandrīz jau gatavs. Mieru, Alis, mieru. Ielpojam. Pagrāvis tā pārzinīšana, zvana Toms. Čau, Alisa. Čau. Tu zini, es tagad nevaru runāt, galīgi nevaru, es strādāju. Nu, Alis, kur tu esi? Nu, esmu klāt. Oh. Nu, ko sākam? Čau, te Alis un Ralfs. Un šis ir podkāsts Blondie grēki. Čau, te Alis un Ralfs. Un šis ir podkāsts Blondie grēki. Ak, Dievs. Kā tas, es vienkārši, man nav vārdu. Šis ir šoka moments, jo pirmo reizi mēs šo sakam, kad mēs actually ierakstam pirmo epizodi. Jā. Crazy. Ir vasara, mēs sēžam uz terases, kas ir mūsu koncerts, bet šobrīd mums līs tieši virsū lietus. Kas nozīmē, ka ir Latvijas vasara, tas ir vienkārši Latvijas klasiski. vasara, tieši kā mēs plānojām. Jā, mēs tā arī zinājām, ka tā notiks. Jā, bet pirms mēs sākam iet iekšā podkāstā, sāksim ar mūsu pirmo vasaras rubriku, es tā teikšu. Mūsu Drinky Drink. Tātad mums ir viens no mūsu rubrikām ir tas, ka mēs katru reizi gribam iepazīstināt jūs un viens otru ar tādiem kā dzērieniem, kas ir tādi unikāli, kas varbūt nav klasiskais Sprites un Fanta un Cola, ja? Bet, pieņemsim, šoreiz man līdzi ir kombuča. Tā ir viena no manām mīļākajām lietām, ko dzert brīvajā laikā. Bez ūdens, jo ūdens ir reāli mans mīļākais dzēriens. Un tad es ieliešu un mēs varēsim, tā teikt, patestēt. Es gribu dzirdēt tavas domas par šo. Un tad nākamajā reizē tu mani iepazīstinās ar kādu unikālu un foršu dzērienu, kas varbūt nav tik klasisks. Ziet lieliski, es neesmu tieši dzēris šo kombuču. Bet jā, kamēr tu mums saliec dzērienus? Es visu izdarīšu. Super. Es jau varētu sākt stāstīt par to, kā mēs vispār nonācām pie podkāsta Blondie grēki. Pirmkārt, es gribu pateikt to, ka es ceru, ka visi cilvēki šo klausās un skatās zina, ka mēs abi esam dabīgie blondīņi, jo man pagājušajā nedēļā bija strīds ar manu draudzeni, kur teica, ka es neesmu blonds, bet krieviski viņa teica, ja Rusija, un ka viņiem ir kaut kāds atsevišķs nosaukums šai matu krāsai, bet tāpēc mēs, kā teikt, esam. Zini, kā vēl saka Latvijas pelēkie, bet es neteiktu. Es teiktu, ka mēs reāli esam blondi. Es no jums sapratu, jūs skaidri un gaiši redzat. Un vēl tas fakts, ka mēs reāli, citreiz mums jautājumi, esam brālis un māsu, citreiz mums jautājumi, esam kopā. Jā, šajā podkāstā jūs uzzināsiet, kurš iemīlējās pirmais vai arī kurš ir adoptētais bērns. Jūs uzzināsiet visu. Bet jā, nu klausies, nu mums ir jāpagaršo mans Drinky Drink, ko es atvedu. Un īstenībā es īstenībā varu teikt, kas ir kombuča, man nebija ne mazākās nojausmas. Un tāpēc es iegooglēju un izrādās, ka to pazīst kā tējas sēni. Oh. Jā, tas ir tā kā no tējas, un tā augšanas process līdzinās tādai kā sēnai, vai ne? Un tas ir dikti laba alternatīva visādiem dzērieniem, jo viņš ir veselīgs un no dabīgām, viss dabīgs. Čing, čing. Oi. Nu? Man negaršo. Man ļoti... Šīs man garšo. Man ļoti reti, kad garšo kombuča. Man garšo kombučas, kuras negaršo pēc kombučas. Šī ir tā. Man negaršo. Nē, respektīvi, es jums pateikšu arī, kas tā pa garšu, jo viņas visas nav tik labas. Šī ir ar pear and fireweed. Kas ir fireweed? Bumbieru un uguns zāle. Tieši tā. Un inspired by Madara Meijere. Šautāts Madarai Meijerei. Jā, exactly. Nu jā, respektīvi, šis ir ļoti, ļoti labi un uzlabo gremošanu, uzlabo imūnu sistēmas darbību. Es to dzeru tikai tāpēc, ka viņš garšo, un tāpēc, ka tur ir 3 vai 5 kalorijas. Es kombuču dzeru tikai tāpēc, ka viņa ir laba. Tā es brīvprātīgi nedzertu. Bet, nopietni, jo es viņu dzeru, tur ir 12 kalorijas. Ja tu izdzer tādu kārtīgu gāzēto dzērienu, tur jau cits cukuru skaits, tas ir tāds veselīgais. Mans mīļākais gāzētais dzēriens ir boržomī. Ok. Nu, vispār man negaršo gāzētie dzērieni. Man negaršo gāzēts ūdens, tas ir tik dīvaini. Okay. Jā. Ok, bet jā. Nu labi, Alis. Vai tu atceries, kā mēs izdomājām podkāstu un podkāstu ar nosaukumu Blondie grēki? Es atceros, un tas nāca no mūsu, skaidra lieta, ka mēs esam uz EHR terases, un mēs arī satikāmies pateicoties EHR-am. Par ko mēs šodien parunāsim. Jā, un Blondie grēki nāca no mūsu Toxic Besties, tādas kā rubrikas mūsu European Hit Radio TikTokā. Tādi skečies, tas nosaka par tādiem skečiem latviešu valodā, kur mēs izliekamies, ka mēs neesam labi.
draugi viens otram, bet mēs tomēr tiekamies un runājam par mūsu ikdienu, tā teikt, viens otru noliekot. Jā, tādā ugunsgrēka zentas un, vai kā bija, viņas melo labāk Martas un Baibas stilā, tādā, jā, mēs vienkārši mums tā dinamika tajos video ir tāda nedaudz toksiska, un tad, arī radās tas... Jā, vienkārši, no sākuma mēs tos video filmējām random vietās, un tad mēs izdomājām, ka mums ir mēs tādu izdomājām, ka mums ir podcasts Blondie grēki zem tiem Toxic Besties. Tas jau bija pirms pagājušajā gadā. Jā, mums jau pagājušajā gadā bija šī ideja, tā kā zemapziņā. Bet nevis kā īsta podkasta ideja, ko mēs īstenosim. Jā, bet vienkārši caur tiem TikTokiem, caur visu, un mums tagad ir man vienkārši liekas pilnīgi unikāli, ka mēs tagad reāli sēžam šeit un šis ir realizējies, jo vienkārši Blondie grēki tiešām ir kaut kas tāds, kas, manuprāt, atspoguļo mūs. Mēs esam blondi, mums patīk gossips, un mēs tiešām esam ļoti labi draugi. Es nezinu, kādā veidā, bet tiešām reāls no nulles līdz labākajam draugam gandrīz man ir pilnībā šo 3 gadu laikā, tas pilnīgs vāks. Tas ir vāks. Jo mēs šīs esam reāli tā, ka es uzticos tev, un tas ir pilnīgi nenormāli, jo es kādreiz vispār nelaidu savu jaunas cilvēkus klāt. Jā, un tas notika, tāpēc, ka mēs strādājam kopā. Tas tiešām ir insane. Bet šajā podkāstā mēs tomēr mēs centīsimies ieskicēt, tā teikt, mūsu arī atšķirības, mūsu atšķirīgos viedokļus, jo mēs esam draugi, mēs tiekamies strādāt, tiekamies tāpat, bet par to nedēļu, kad visticamāk mēs netiekamies, mums ir pilnībā tāds, teiktu, varbūt ne radikāli atšķirīgs, bet atšķirīgs dzīvesveids. Un tas noteikti veido dažādas viedokļus, tāpēc tos mēs arī apspriedīsim šeit. Noteikti. Un šīs pirmās epizodes tēma ir draudzības, tāpēc mēs arī nedaudz sākām par to, kā mēs iepazināmies. Bet es atceros, vispār parunāsim par to, kā mēs abi te nonācām, lūdzu. Kā mēs nonācām EHR? Jā. Tātad. Tas ir īstenībā smieklīgs storytime. Es pirms 2 dienām to stāstīju draudzenes dzimšanas dienā, ko es arī gan jau apspriedīsim mūsu rubrikā, ko notiek. Es pirms 3 gadiem, respektīvi mani onkuļa sieva, viņa man sarunāja darbu Laimas šokolādes muzejā, un es tajā dienā iznāku no Laimas šokolādes muzeja, un mani tikko pieņēma darbā. Un pēkšņi man raksta Evelīna Pārkere. Mēs bijām pazīstami, es nezinu, vai mēs bijām baigi runājuši, bet īsti nekāda komunikācija, un viņa man raksta Instagramā, lai es atsūtu savu numuru. Es iesaistu savu numuru, un viņa man uzreiz zvana. Pirmais, ka viņa man pasaka, čau, Ralfiņ, tu nemeklē gadījumā darbu, bet man tikko pieņēma darbā. Un es viņai saku, protams, ka es meklēju darbu. To mēs saucam, mīļie, ka atvērts visām iespējām. Ja dzīve tev nāk un dod iespēju, tu nesaki nē. Tieši tā. Bet kāpēc viņa zvanīja Ralfam? Tas jau ir bišku pirms tam, respektīvi. Es esmu Turcijā kaut kādā drausmīgā Erasmus projektā, jo tajā laikā man bija tāds viss, man ir jābrauc, man ir jāredz pasauli. Tas bija kaut kāds 1 nedēļa Erasmus projekts. Īstenībā Facebook grupās var pieteikties vis kaut kādos pavasar, ja jūs gribat. Why not, vai ne? Man bija slikta pieredze, bet vienkārši bija dzirdējis, ka tur reāli krūtās viesnīcās viņi paliek, viņi iet tur vis kaut kādos pārgājienos. Tur, protams, iepazīstās ar dažādām Eiropas valstu studentiem, jauniešiem. Man likās jāpiesakās. Tas bija drausmīgākais, kas tur bija tā vadība, un tas viesnīca izstījās pamesta. Mēs tur dzīvojam, tur vienkārši smird pēc cigaretēm. Respektīvi, viss bija slikti.lv. Un pēkšņi man zvana nepazīstams numurs. Es tur esmu kaut kādā recepcijā, mums tur aklā jāiet kaut kādu pasākumu, es nezinu, mēs tur visi kaut kādu, nezinu, cik tur mēs kopā 30 cilvēki no tur Itālija, Lietuva, Latvija, viss pēc kārtas. Un man zvana nepazīstams numurs, man pat tajā laikā vēl nebija viņas numurs, un es paceļu viņu tādu, hei, Alise, te zvana Evelīna, man tāds. Mēs esam varbūt 1, 2 dzīvē runājuši, bet viņa ir gatava, viņai ir mans numurs, viņa ir gatava piedāvāt. Un viņa saka, klausies, tu nemeklē darbu. Es saku, klausies, ja darbs zvana, tad darbam mani vajag un man vajag darbu. Protams, ka jā. Un šī man saka, klausies, Alise, tev nav vēl kāds puisis padomā no TikToka, kurš veido labi saturu, kurš varētu labi derēt radio. Es nezināju tajā laikā reāli nevienu pušu TikTokeru. Es zināju reāli, pirms 3 gadiem es tiešām tur uz viena viļņa biju ar Undīnu, ar skvatu personu, mēs veidojam to saturu, tā kā tās bija tāds mēnesis, kas tiešām zinu, bet par puišiem runājot vispār 0, blank, nav nekas prātā. Vienīgais es biju dzirdējusi slightly par tevi, bet neko, es nezināju pat neko tavu uzvārdu, nezināju, cik tu esi vecs, neko. Man ir tāds Ralfs. Jā, uzrunā Ralfu. Es nezinu, viņai tāds, man tāds, Ralfs, tik tā kā, viņš zina blonds vai ne, kaut kas blonds varētu būt čals. Un viņai tāds, jā, es tur visu izrunāšu, visu, es tev sazvanīšu vēlāk. Un tā arī viss aizsākās, viņa uzrunāja tevi.
mani, un es nezinu, kā viņi izdomāja par mani. Varbūt viņi pati vienkārši izdomāja, bet, nu jā, un tad mēs sākām pirmos mēnešus trietā strādāt ar Evelīnu, un mēs abi divi, viņa bija mūsu galva, mēs bijām, tā teikt, visu video veidotāji, bet viņa bija tā kā scenārists, kā to sauc redaktors, ja? Nu, jā, respektīvi, no sākuma mēs principā nācām tā kā filmēties vienkārši tajos tiktakos, nevis pat darīt producēšanas daļu, bet tāda laika gaitā mēs jau iestrādājāmies, tā teikt. Jā, un tagad mēs tā teikt taisām gan video ideju, gan visu pēc kārtas. Nu, mums ļoti patīk strādāt kopā, es tāpēc sāku citreiz, mēs ar Ralfu atnākam, man tāds, Ralf, paldies Dievam, kas var tev satikt, man tev ir vienkārši jāizstāst, viss tas priekš mūsu mentālas veselības ļoti vajadzīgs, jo tiešām mums ļoti patīk strādāt tieši kopā. Jā. Nu, lūk, un tas bija arī tas, kā mēs satikāmies un iepazināmies. Ok, bet kā tev vispār gājuši tās brīvdienas? Es nespēju nocēt, ka vasara ir sākusies. Es nespēju nocēt, tikko bija jaunais gads. Tikko man tāds sēdz vēl domāju, ko es vilkšu uz jauno gadu, kur es došos. Un tagad ir vasara klāt, un es reāli vasaru iesildīju, nu tā, ka normāli iesildīju. Respektīvi, sanāk, reāli sanāk šo piekdienu. Tieši bija uz 1. jūniju. Un man bija tāda problēma, ka es esmu pirmo reizi dzīvē dzīvoju viena pati. Esmu pārvākusies, vai ne? Un man ir nedaudz problēma ar naudu. Jo man bija aizsik kartei, kaut kāds termiņš uzlikt limits kartei. Un izrādās viņu pārsniedz šo limitu. Un līdz ar to es nevarēju nevienam atdot naudu. Pieņemsim, es biju tev parādā pirmo reizi dzīvē, man liekas, tev bija parādā naudu. Jā, bet zini, kas man likās interesanti? Tu man kaut kādā naktī ieskaitīji Tur jau tā naudu. lieta, jo tieši uz 1. jūnija mēnesis pārgāja, un tieši tad mēneša limits ir jaunais mēnesis, ko pārsniedz, saproti? Tāpēc es tev 7 minūtes pār pusnaktī es atdevu visus parādus, jo es zinu, ka es biju parādā tev un Klintai, un Klintai vēl bija tāds šot. Un mēs gājām pirkt, jo mums vienkārši nevarēja nopirkt neko iepriekš. Man bija pārsniegts mēneša limits, un man nebija nauda. Tā kā es ļoti uzmanīgi ar aizsik kartēm, viņi tomēr jūs kontrolē, jo es saprotu, tāpēc, ka studenta karte, vai ne? Nē, tāpēc, ka tev ir uzlikts limits, kur tu pat vari nomainīt, es pieņemsim tā izdarīju. Es centos viņu nomainīt, es tev zvēru, bet man nekas neizdevās. Nesanāca. Nu, es tev parādīšu pēc tam. Mēs esam iesauļojuši mūsu rubrikā Ko notiek? Rubrika, ko notiek, nozīmē to, ka mēs apskatīsim, kas šobrīd notiek pasaulē, Latvijā, mūsu dzīvēs un viss, kas ir aktuāls. Šis arī ir mūsu izdomājums, mūsu EHR darbā tapis, ko notiek, tā teikt, projekts, jā, kurš vēl ar vienu vasarā, starp citu, būs, bet mēs izdomājam, ka šī ir laba rubrika, jo mēs jau cik gadus jau ar to, ko notiek, ņemamies. Nu, un kāds divas notiek. Jā, un tas arī galvenā ideja ir par to, ka mēs stāstam, kas ir aktuāls. Un es tev pastāstīju, kas man notika manā piedzīvojumā. Nu stāsti. Krač mēs bijām AK, un es beidzot saņemu to naudu. Mēs, protams, tur dancojam, viss krūti, viss notiek, un vienā brīdī mums tas klausās šitā mūzika. Mēs gribās dziedāt līdzi, vai ne? Un mēs jau zinām, Andrijos kvartālā tur ir tādā, savu veidu, vai ne? Mēs izdomājam Maksimas Tallinas ielas kvartālu. Un es biju ar labāko draudzeni Klintu un vēl ar viņas draudzeni. Mēs aizmācām Tallinas ielas kvartālu. Un mēs tur kaut ko, čupojamies, tur jau 2 naktī kaut kādu, mēs tur ejam garām puišu kompānijā, un tur viens no viņiem saka, Olšuksēm, un zin kā, es vispār nediskriminēju. Es labprāt tur, es vispār tā novērtēju, ka cilvēki atpazīst, ka viņi prasa bildes, ka man pats pasaka kaut ko labu uz ielas, man ir tāds akmens Dievs sāk šraudāt, jo man tas nozīmē tik daudz, jo, tiešām esmu super pateicīgi par to, kas man ir. Un man tāds, hei, jā, tur kā jums iet, blā, 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 kaut ko parunājam un sej tālāk. Un man klienti saka, tu zini, kas tas tikko bija? Un es saku, kas bija? Viņi saka, tu zini to čali, tā kā tu zini, kas viņš ir? Jā. Man tāds, nē. Viņi saka, tas bija Mārtiņš Laviņš. Un es saku, ok. Kas tas tāds ir? Man viņš jāzina, kā lai zina visus, vai ne, cilvēks šis. Exactly. Tu zini, ka es nezinu hokejists pēc vārdu, uzvārdu un bildes, vai ne? Tu zini to, jo arī mums nāca uz ielas intervijām. Jā. Un mums nāca uz ielas intervijas, un man liekas, parādīja Daugaviņu, un es nevarēju pateikt, ka tas ir Daugaviņu. Bet es skatos hokeju, un es atbalstu Latvijas izlasi, bet es nezināju, kas viņš ir. Un es, protams, es jau neteicu viņam, ka es nezinu, pēc tam viņi vēl kliņķi saka, Als, tev jāuztais bildi. Un izrādās, viņš jau mani arī zināja, viņam bija tāds, es jau tur tā kā skatos, tik pa laikam man izlacās tur For You page lapā tavu video, un tikai tāpēc gāju pie viņa klāt, man likās tāpēc, ka viņi mani zina. Bet izrādās, ka man arī vajadzēja viņu zināt, jo kliņķi bija šokā, ka es nezinu, ka viņš ir Latvijas izlases hokejists, un mēs par to, mēs vienkārši lepojamies ar savējiem, bet I'm sorry, es vienkārši nezinu, kā viņi visi izskatās.
Wow. Un tad beigās mēs nevaram saprast, kurš ir fans kuram, un abi uztaisījām foto, un priecīgi aizgājām katru savu ceļu, papļāpājām, bet jā, viņš arī zināja mani, viņam bija tāds, man patīk, tā kā es citreiz redzu tavs video, uzspiež laiku, man tāds, paldies, es skatos hokeju, un es sekoju līdz citreiz. Es skatos hokeju, un es arī spiežu laiku, Nē, tā kā citreiz, ka Toms vai teica, ir ieslēdz hokeju, es vienkārši eju garām, man tāds, kurš uzvar Latvijā, ļoti labi, man prieks par savējiem, tad ceļ tālāk. Nu, es vienkārši neesmu tā meitene, kas tā kā no visas sirds seko līdz katrai spēlē. I'm sorry, I'm just not, nu tā neesmu es. Es arī noteikti neesmu tā meitene. Es šogad pirmo reizi skatījos hokeju, jo mēs bijām ar Sinti un mūsu draugiem Lietuvā. Man patika, man iepatikās, bet nu, tā, ka tas ir tā jau ir tas vesels rituāls latviešiem, kas tas skatās ir, hokeju. Jā, tur ir ēdiens, tur ir tematika, tur draugi blakām, televizors. Nu, tur ir vispār taisno tāds, tiešām tāds kā vakars veltīts tam. Un man patīk tas, bet es nevaru atzīt, ka es sakot katrai spēlē līdzi, un es nevaru atzīt, ka man ir tur hokejistu krēkli vai ne. Jo, nu, kā jau mēs redzam, es neatpazīstu uz ielas. Jā, nē, es arī šogad, es nesakoju tādām lietām līdzi. Man patīk interesēties par faktiem, kas tur notiek. Uzvar, neuzvar, tiek tālāk, netiek. Arī par Eirovīziju tieši tas pats. Bet šogad bija izņēmums, skatījos gan hokeju, gan Eirovīziju, kas ir wow. Okay. Bet kā tev, tā arī beidzās tas tavs brīvdienas stāsts, vai tur ir vēl? Nu, tur ir vēl, es kaut kas, ko varbūt nevajag atklāt. Mēs reāli 6 tikai nabagi mēģinājām nokļūt mājās. Es saprotu, ka tu tur ieradies tikai 6, ja mūsu lokācijā. Jā, bet man nebija baigais tāds. Es šajās brīvdienās svinēju savas draudzenes dzimšanas dienu, un es biju atbildīgs par ēdienu, un iedomājies, es atbraucu uz ballīti 8 vakarā, un mēs burtiski tikai 12 tā kā pa nakti, kad tu man skaitīji naudu, mēs sākām taisīt lazāņu vegānisko. Tu jau esi šefs tajā, tev ļoti labi sanāk. Es taisīju, mēs kopā taisījām vegānisko lazāņu, un es marinēju vēl soju tajos 12 naktī, un beigās, man liekas, mēs visi gatavojām ēst kādas 3 stundas, jo visi ir ballītes garā, visi ir ballītes dzērienos un citās aktivitātēs, bet mēs beigās uztaisījām to lazāņu. Tieši pirms mēs viņu ņēmām ārā noplīs rokturas pannai, jo mēs sadedzinājām manas draudzenes tēta pannu, bet visi bija priecīgi par lazāņu. Un tad kaut kādos pulkstens, 5 mēs ar mani draudzeni tikai 2 no visas ballītes, jo visi jau bija nost. Mēs devāmies uz skapi, un tad arī tieši, kad tu aizbrauc, mēs bijām Tallinas pagalmā, bet mēs ātri vien aizbraucām mājās, jā. Nu jā, mēs tur tā nodejojām, man liekas, man bija ap 20,000 soļu tajā dienā. Mēs tur nodejojām visu sirdi un dvēseli un staigājām. Man ļoti patīk, tiešām bija amazing. Bet runājot vēl par ko notiek, man liekas, ir jāpieskaras Golin. Tikai, jo visiem ir tāds, kas tas ir. Un tad es redzēju TikTokā, ka daļai ir tāds, ak, nabadziņi influenceri, viņiem nabagiem grūta dzīve. Un tad vēl ir tā daļa, kas tiešām ir sašutusi un aizvainoti. Jā, man ir ļoti daudz informācija, jo es jau 2. gadu pēc kārtas devos uz šo te Golin influenceru apbalvošanu, Golin influenceru indeksu, sauc kā to gribi. Bet jā, lai jums ieskicētu, Golin ir aģentūra, vienkārši aģentūra. Privāta mārketinga reklāmas aģentūra, kura respektīvi jau es atradu, ka viņiem ir 60 gadu pieredze tajā, ko jā, es arī redzēju. Un to, ka viņi ir starptautiska aģentūra, nevis tikai viņi ir Latvijā arī. Bet, respektīvi, viņi rīko šīs te influenceru apbalvošanas un... Nu jā, es te atradu, ka viņi to darīja īstenībā kopā ar datu analītikas uzņēmumu Hype Auditor, un arī to, ka viņi veica gan kvalitatīvu, gan kvantitatīvu datu analīzi, nu, respektīvi ļoti tur dziļi viņi gāja iekšā un mēģināja saprast, kurš tad ir lielākais ietekmelis. Jā, viņu mājaslapā var visu apskatīties, kā viņi to darīja un tā tālāk, un var arī apskatīties žūriju, kur ir it kā... Jā, es šito uzmetu aci. Skaties, kas mums ir žūrijā. Es nemaz nezināju iepriekš. Mani personīgi neviens nepasauc, neskatoties uz to, ka es atradu, ka es tomēr esmu pāris nominācijās. Ne tikai iekļauta, bet arī tā kā 3. vietā vai 2. Bet es reāli zvēru, es nevaru atrast uzaicinājumu. Mani neviens neuzaicina. Wow! Viņi uzaicina the most random cilvēkus, kuri satura veidošanu vispār dara 2 dienas, bet viņi... Un arī, saprot, tie paši cilvēki, viņi tā kā nevar saprast, kāpēc viņi tur ir. Jo, piemēram, man rekur Reiks rakstīja, viņam bija tāds, es uzvarēju mēdīju un kaut kādu, šovu biznesa kategorijā TikTokā. Viņš saka, es nezinu, kāpēc es zvēru, es tiešām
nesaprotu. Es vienkārši redzēju, ka esmu nominēts, ka es uzvaru. Man tāds, malacis klausies, tā kā respekt. Bet tas, ka viņi arī ir nedaudz sašutuši, kāpēc, varbūt ne visi, varbūt dažiem ir tāds, jā, es 2 mēnešus jau tiešām lieku, eju kaulā, un tagad es esmu gatavs uzvarēt, vai ne? Es nezinu. Respektīvi, zini, kā visi, kuri ir nominēti, vai nu ir tie, kas nesaprot, kāpēc, vai nu tie, kas saprot, jā? Par to, ka gan nominanti, gan cilvēki, kas uzvar, ir apšaubāmi. Tas ir fakts. Tā kā tur nav nekāda loģika. Un jau 2. gadu pēc kārtas un es nerunāju tikai par sevi, es runāju par saviem kolēģiem, satura veidotājiem, par saviem draugiem, kuri visi vienmēr ir vienkārši, godīgi teikšot, uz dīrsas un nesaprot, kas tur notiek. Bet šogad, kāpēc šogad vispār to runā? Jo sāksim jau ar pašu pasākumu. Pasākums notika, kā sauc to, amorālas augšējā, tur kaut kādās telpās, respektīvi. Tur tiek sasaukti, es nepateiktu precīzi, bet, manuprāt, tur bija 1000 cilvēku ļoti mazā telpā. Varbūt pārspīlēja. Izstāst, ka viņi uzaicināja visus, jo tur arī teikts, ka kopā izanalizēja 50,000 profilu, bet šobrīd iekļauti 2,000. Tur varētu būt 2,000. Respektīvi, tur ir ģimenes ar bērniem, jaunāki, vecāki cilvēki, žūrija, viss, kas tur notiek. Vieta ir maz, elpot vispār nav ko, karsti, maksimāli karsti. Visu to laiku tur spēlē bungas skaļāk par cilvēku, kurš vada pasākumu. Lindas Paulovskas saprata, ka tur pat nebija bērniem ūdens, ko padzerties. Tikai alkoholu maucam iekšā. Tieši tā. Un tas pasākums iet ilgi, kamēr viņi nolasa visus. Un tu pat nesaproti, kas tur notiek. Tu dzirdi kategoriju, un tad vēl kaut ko tur mūda fonā. Bet viss, ko tu dzirdi, ir jā, un bungas vienkārši kārtīgi maucam bungas. Bet kas bija viss tāda šokējošākā lieta par šo pasākumu ir tas, ka ir nominācija ģimene. Kur tiek nominēti influenceri, kuri, liek satura par ģimeni, ar savu ģimeni. Ceļojumi ar ģimeni, tur bērnu problēmas kaut kāds. Respektīvi, tiek paziņoti šie cilvēki kā Linda Paulovska un citi, kuri arī atnāk uz pasākumu ar bērniem. Klausies, šitais man liek domāt par Didriksonu. Kāpēc viņi neiekļāva vispār? Jo es gāju caur sarakstiem, viņi nekur nav. Nezinu. To es nemācēju. Jo viņi taču arī ir pa ģimeni. Tādā ziņā, ne? Es nezinu. Labi, interesanti. Es vienkārši tā iedomājos tikko, jo taču viņai bērniņš un vispārējais. Bet, respektīvi, un viņi pasauc šos cilvēkus nominē, pasauc šos cilvēkus ar bērniem uz pasākumiem, un tad publiski visu cilvēku priekšā pasaka, ka jūs nevarat tā taisīt saturu, kā jūs taisat par to, ko mēs jūs nominējam, jo jūs izmantojat savu bērnu. Jūsu bērns ir jūsu produkts, jūs izmantojat savu bērnu saturam. Vienkārši publiski visu cilvēku priekšā paziņo to, un tie cilvēki, kuri tā dara, izmanto savus bērnus, viņi nevar uzvarēt. Viņi ir jau nominēti, bet viņi nevar uzvarēt. Tas man atgādina skolā, ka tev pasauc priekšā tā balītē, lielākie iniciatori bija šie. Viņi visi tiek norakstīti, viņi visi ir drausmīgi bērni. Viņš man atgādina kaut ko tam līdzīgi, ka tev izsauc klases priekšā visus vainīgos un pasaka, ka viņi muļķi. Jā, bet iedomājies pasauktu klases priekšā cilvēks ar vislabākajām atzīmēm. Tas gan, jā. Jūs nekad nedarat, jūs nekas dzīvē nebūsiet, jūs viss darat nepareizi. Šitais ir labs salīdzinājums, īstenībā, jā. Jā. Respektīvi tā, un pasākumu, gan jau kāds cilvēks pameta apmierināt šo pasākumu, bet lielākā daļa nē, un sākās lielais bums internetā, un viss par to runājot. Bet mums taču uzņēmums ir atvainojies. Man pastīties, kā viņi atvainojās. Uzņēmums ir atvainojies. Jā, bet viņi atvainojās nevis par to, kā viņi to pasniedza, bet par to, ka viņi neiedeva balvu. Pareizi sapratu? Tā bija. Jo viņi atvainojās par to faktu, ka balva netika izsniegta, ne par ko diži vairāk. Mīļie satura veidot, atvainojies ikvienam, kur aizskārs lēmums nepiešķirt spēcbalvu. Īpaši jāizceļ, kur te raksta tā dzenīte, nopietni no visiem paustiem viedokļiem, kuros tiek runāts par to, kā tika pasniegt šī informācija, primāri izceļ to, ka kādu ir aizskārs lēmums nepiešķirt balvu. Respektīvi, es jau padzirdēju runas. Pirmkārt, daudzi satura veidotāji runā par to, ka žūri un veidotāji nav kompetenti cilvēki, jo tur bija kaut kas par to, ka tur ir laikraksta redaktori un laikraksts mūsdienās pērk tur kaut kādos pāris tūkstoši eksemplāros, kamēr influenceriem storijas skatās tik daudz. Manuprāt, ir jārunā par to, un manuprāt, mēs esam maleči, un patiešām tas nav viegli vienmēr. Un, protams, mēs varam izsmiet, ka grūtu dzīvi influenceriem, bet tiešām katrā
profesijā katrā ir savas grūtības. Jā, un nav mums tā, ka var salīdzināt, ka šausmīgi daudzreiz vieglāk kā kaut kam citam. Vienkārši ir citādākas problēmas, ir citādākas grūtības, un mēs arī darām, mēs daudz strādājam. Jā, kā tu teici, mūsdienās tā jau ir profesija, un nevar būt tā, ka, jā, daudziem cilvēkiem vienalga par influenceriem, bet cilvēkiem nevar būt vienalga par influenceriem, jo cilvēki patērē satura veidotāju saturu, tātad jums cilvēkiem, kas patērē satura veidotāju saturu, ir kaut kāda iesaiste, un tomēr satura veidotāji, mums ir lielas auditorijas tomēr, un tas ir kaut kas, un mēs domājam novērtēt. Par to, kā mēs pasniedzam, mēs domājam par to, kā tas izskatās, un tas ir darbs, lai tas izskatītos baudāmi, nevis vienkārši kaut kāda sūda ieliek iekšā un, cik smuki, jā, vajag labi. Un tas ir tas, kā rodas tas darbs, kā izskatās tava publikācija, ko tu raksti, vai tev ir kļūdas gramatiskas, kā tu izskaties, par ko tu vispār runā. Tas viss savācās, un tas tomēr satura veidošana nav vienkārši taisīt video vai likt bildes, tā ir saruna ar jums, ar klausītājiem, skatītājiem, tu veido attiecības. Es teiktu, tu veido draudzības un tādu kontaktu ar nepazīstamiem cilvēkiem internetā, un tas nav tikai vienpusēji. Tur jau ir atgriezeniskā saikne, tā kā tas tomēr ir tāds darbs. Un cilvēki saka, man palīdzēja tavs viedoklis, es jūtos labāk par sevi vai kaut ko. Un mums ir tāds prieks to dzirdēt. Vienkārši mēs mēģinām tagad pateikt, ka vajadzētu tādu pasākumu, kur mēs varam par sevi papriecāties. Nevis aizbraukt mājās vīlušies, aizbraukt mājās nedaudz sašutuši un pilnīgā šokā par to, kas tikko ir noticis, jo reāli mēs aizējam, un tas pasākums ir tik sūdīgi izveidots organizācijas ziņā un vēl balvu pasniegšanas ziņā, ka tev bēdas par to, un nav regulāri mums tādi pasākumi. Respektīvi, no tādas puses skatoties, man pilnīgi prasās uzdzeramais šitā. Jā. Mēs nonākam pie nākamās rubrikas, un nākamā rubrika saucās Uzdzeramais, kas ir rubrika ar tādu īpašu nosaukumu, jo tad, kad mēs daudz runājam un saspringta vide, un tāpēc mums vajag to atšķaidīt, un ar ko atšķaida dzērienu ar uzdzeramo. Tieši tā, tā kā šis arī ir mums ļoti garšīgs uzdzeramais, vēlreiz varam saskandināt, bet tev garšo, ja? Ļoti garšo. Lūk, tad es domāju, mēs sauksim studijā mūsu trešo, kurš mums liks, tā teikt, pārbaudīt mūsu draudzību ar faktiem, jo kas ir labāks par faktu? Tur vienkārši viena pareiza atbilde, un to arī mēs mēģināsim, tā teikt, trāpīt. Pareizi? Precīzi. Labi, pirmie jautājumi ir man par Alisi. Cik labi es pazīstu Alisi? Aiziet. Alises horoskopa zīme. Alisa ir svari. Correct. Kāds ir Alises otrais vārds? Alisai nav otrā vārda. True. Nopietni! Kurā gadā Alise publicēja savu pirmo video YouTube kanālā? Tā, es to izrēķināšu. 2015. 14. Blīn! Alises mīļākā krāsa? Rozā. Slēj! Kāda šķirne ir hakijai? Oi, kaut kāds bagāts, dārgs pūdelītis. Reāli Taisnība. Maltipu. Maltipu? Nice. Kā sauc Alises labāko draudzeni? Ralfs, bet... Un? Klinta? Un? Sintija? Korekt. Kā sauc Alises profesiju pabeidzot augstskolu? Pedagogs. Nē. Es nezinu īstenībā. Učenīte. Nosauc 3 lietas, ko Alise gribētu turpināt studēt pēc šīs universitātes pabeigšanas. Fitness treneris. Korekt. 3 profesijas, you crazy! Mārketingu. Korekt. Un aktiermāksla, aktrise. Yes, Nopietni? yes. Oh my God! Vispār nepalīdzēja. Viena plastiska operācija, ko Alise apsvertu veikt. Krūtis. Yes, what? I know her too well. Kā sauc Alises īsto tēvu? Viņa pati nezina. Tu zini? Es nezinu, vienkārši burtu, kuru jāliek pa vidu. Jānis? Tā kā G. Gustavs. Guntars, Guntis. Jā. Uzvārds? Mankus. Jā. Damn. Ar kādu sporta veidu nodarbojas Alises īstais tēvs? Kas? Ar... gan jau spēlē ķerenes, jo nav apkārt.
Ko? Orientēšanās? Kaut kā viņam neiet ar to orientēšanos. Viņš nevar atrast savu meitu. No kuras pilsētas nāk Alises ģimene? Rīgas. Lol, pat es to zinu. Nav Rīga? Ne jau tu esi no lauka. Pagaidi. Pagaidi. Tu esi no Siguldas. Jūrmālas. Jūrmālā. Mana jūrmālā. Labi, es nezināšu šo gan. Saldus. Saldus. Krei. Cik Ralfam ir siblings? 2, 1, 3, 3, Nē. 4. 4 un būs 5. Jā, pareizi. Tev ir māsa, tev ir mazākā māsa, par pārējiem nezinu. Same. Bet tie ir no tā puses. Jā. Jā. Cik gados Ralfs sāka dzīvot viens? 17. Es ieskaitīšu. Jo tur ir atbilde. 18 pilnībā viens, bet 17 izvēcās. Jā, es zinu, jā. Ralfa mīļākā krāsa ir? Melna. Nē, tas, kas tev mugurā. Ok, zila. Es drīkstu pateikšu tā priekšā. Ko Ralfs šogad satraumēja? Roku. Nē. Bet arī roku. Nē. Tas bija pagājušajā gadā vasarā. Jā. Kāju. Nu, potīti. Jā. Un? Vēl? Jā. Vēl, jā. Tas bija elkons. Plecs. Muskulis. Sintie? Mugura. Pareizi, sastiepjā. Kas ir Ralfa mīļākais ceļojums? Ak, mans tievs, Spānija. Kad jūs braucat pie Ralfa? Ok, nē. Ok, tad kur dzīvo tos bijušais? Pareizi domāšana, bet ne kur dzīvo, bet kur bija ar. Jā, Beļģija. Nē. Tur ir Itālijā! Ko Ralfs gribēja pagājušo gadu studēt? Tu gribēji studēt? Jā, mārketingu. Nē. Nē. Viņš gribēja būt redaktors tajā vienā. Nē. Režisors, jā. Jā. Jā, tajā vienā akadēmijā, kultūras akadēmijā. Yes. Cik gados Ralfs sāka filmēt saturu? 18, Nē. 17, 16. Jā. Patīk, kā Alisa vienkārši min visu pēc kārtas līdz pareizai. Cik Ralfam video ir YouTube kanālā? 5. Mazāk vai vairāk? 1. 0. 4. Kāds Ralfam pirmais... Ko? Es zinu, Kāds būs Ralfa pirmais mājdzīvnieks? Kāds būs? Jā, es arī šos. Kaķis. Jā! Un tad... Suns. Jā, cik tu esi oriģināls. Ja Ralfs būtu dzīvnieks, kāds dzīvnieks viņš būtu? Papagails. Viņš tā izskatās. Tu izskaties pēc tā sliņķa no Šreka. Sliņķis no Šreka? Tu domā no Ice Age? Tu domā no ledus laikmeta? Man cilvēki ir teikuši, ka es izskatos pēc Sida no ledus laikmeta. I can see that now. No, that's who you are. Nē. Tas ir tā kā, iedomājies suni. Suni. Jā. Ar astīti. Jā, bet kādu? Zeltainu. Jā, golden Retriever. Kāpēc Ralfs aizgāja uz tālmācību? Tāpēc, ka viņam bija grūti ar skolu un ar ģimeni. Nu, tas aizgāja bišķiņ dīp, bet vienkārši viņam patīk mācīties attālināt. Wow, ok. Kādu skolu Ralfs pabeidza? Wow, kristīgo. Jā, un? Arī nekristīgo. Jā, I'll give it to you. Nu, attālināt tās tālmācības vidusskolu. Nu jā, loģiski. Es teiktu, ka Ralfs šoreiz uzvarēja, bet nu ko, kas tad es esmu, lai? Es piekrītu. Paldies liels Sintijai, viņa mūs izglāba. Sinč reāli mūs izglāba. Nu jā, tad jūs varat atstāt visur, kur jūs gribat atstāt. Jūsuprāt, kā jūs domājat, kurš uzvarēja šo? Kurš uzvarēja šo uzdzeramo? Nu jā, un tad, kad mēs sākām strādāt kopā,
tad īstenībā, labi, tas nav noslēpums, ka man ir draugs jau kaut kādu labu laiciņu. Diezgan labi, jā. Jā, tādu kārtīgu laiciņu. Un tad, kad mēs reāli sākām strādāt kopā, cilvēki reāli domāja, ka mēs esam kopā. Viņi nedomāja, ka mēs esam vienkārši kolēģi, kas ir fakts, vai ne? Jo mēs īstenībā nekad neesam, mēs esam tikai draugi, tikai draugi. Un tāpēc arī mūsu, starp citu, nākamais viesis varēs pakomentēt par šo, bet Ak, Dievs. Tas būs traki. Ok, vienkārši palieciet šeit. Bet jā, sākumā Tomam nāca reāli ielas klāt cilvēki un jautāja, vai mēs esam izšķīrušies, vai Alis kopā ar Ralfu. Un tur bija tā problēma, kāpēc sākotnēji es ļoti minimāli liku ar Ralfu bildes vai video, jo cilvēki reāli nabaga man draugu terorizēja uz ielas. Jo viņam ļoti nepatīk būt kameras priekšā, viņam nepatīk būt atpazīstamam, viņam pat nepatīk, es tagad runāju visticamāk par viņu. Bet tā ir mana dzīve, ne? Un viņš ir ļoti liela daļa no manas dzīves, tāpēc arī man ir tāds, es atvainojos, mēs esam kopā, un tu man izvēlēji. Pieņemt man tādu, kāds esmu. Pareizi. Jā, tā kā tas bija viens aspekts, es nezinu, vai tev bija sākumā kaut kāds tāds problēmas, bet es vienkārši atceros, man bija tāds, mēs nevaram tik tuvu stāvēt. Visi padomās, ka mēs esam kopā, un mēs vienkārši veidojam TikTokus radio. Jā, nē, man laikam, respektīvi, man nebija vispār tāda pieredze, jo cilvēki jau bija pieraduši, kad es internetā esmu ar daudz dažādām meitenēm. Jā, Ralfam ir full pocket of girls. Jā, man ir bijušas internetu meitenes tīri tā priekš video, tāpēc viss kārtībā, bet nē, man laikam nebija nekāda tāda veida problēmas, kad mēs sākām strādāt kopā. Vienīgā problēma bija tas, kad tu man teici, kad to man nepatīk, ir slikti, mums varbūt nevajag strādāt kopā. Varbūt ir jāpārstājas strādāt kopā. Jo man ir vairāk pieredze vienkārši, ka mēs varam vienkārši arī parunāt par tēmu vispār draudzības starp meiteni un puisi, tāpēc, ka man ir bijuši ļoti liela pieredze, kad man ir draudzenes ļoti daudz meitenes, un viņu puiši vienmēr ir greizsirdīgi uz mani. Un neatkarīgi vai vienkārši greizsirdīgi, citreiz tu pat pasaki, viņš ir gejs, tāpat greizsirdīgi. Te bija tā lieta, ka es pateicu Tomam, tā kā viņš satika tevi, un viņš zināja, ka tu esi gejs, un viņam pazuda visi concerns. Viņš satika tevi, un viņam bija tāds, it's fine, you can go out. Bet labi, ka tu viņam tā pateici, jo vismaz tu viņu tā nomierināji, bet tas nevienmēr strādājās, jo tev paveicās, jā. Jā, nē, man ļoti paveicies ir. Lūk, skaidrs, un kā vispār tu teiktu, vai mums sanāk tādu draudzības un darba tādu dinamiku normāli uzturēt, jo citreiz es nezinu, kur es kā draugs drīkstu tev pārmest, un kur es kā kolēģis, man tā teikt, prasās no kolēģis puses stingrāk pateikt, bet par cik es kā draugs zinu, ka tev ir grūti, es to nedaru, un tad man grauž. Jā, es teiktu, ka mums tagad jau tieši šajā brīdī mums ir izveidojusies dinamika, bet tas prasīja. Bet tas prasīja ilgu laiku, jo tiešām mums bija, jo ziņā no sākuma mēs tiešām arī bijām tikai kolēģi. Jā, tā oficiāli, profesionāli, darbs, sazvanamies tikai dēļ darba, ārā mēs īsti negājām baigi kopā, vienkārši satikāmies influenceru pasākumu, mums bija čau, ko pirmdien filmēsim. Jā, un tad jau mēs arī sadraudzējāmies, un tad es teiktu tā, ka vienkārši man pienāca tāds grūts periods dzīvē, kad es vienkārši nedarīju, ziņā mūsu arī viņš labi strādā, tad, kad ir 50-50, vai kad vienam ir sliktāk, tad otrs var bišķiņ tā kā palīdzēt, ja ir tā komunikācija. Un es teiktu, no manas puses bija, mums pazuda šī burvīgā dinamika, jo man tā kā bija grūts periods dzīvē, un ne tikai nebija tas 50-50, bet es arī neko es neteicu par to, ka man grūti. Es vilku visu uz priekšu, un man sāk kļūt man bija dusmas, vienkārši savādās, man bija tāds, kāpēc man jādara vairāk, un jau ilgi jādara vairāk, un man bija tāds viss, es negribu to domu. Un tāpēc noteikti nav bijis tā, ka ir riktīgi viegli, un īstenībā ļoti grūti ir tādu darba, un arī, redz, mēs tagad sākam šo projektu kopā, man tā kā gribās ļoti, bet mums ļoti labi sapas, mums ļoti viegli. Mēs bieži vien saprotam viens otru, ko domā. Mums tiešām bieži vien mēs atnācam vienākos apģērbos uz darbu. Mums tiešām strādā diezgan līdzīgi mūsu smadzenes, un mums tiešām esam uz viena viļņa. Bet jā, brīžos, kad ir tā, kad pieņemsim, es gribu tevi saprast, ka tev ir grūti, bet tajā pašā laikā es nevaru vienkārši sev ļaut visu laiku darīt vairāk, jo tas ir nav godīgi, un es jūtos jau dusmīgi uz tevi. Jā, bet tas ir pilnīgi saprotams, jā. Bet tagad, manuprāt, mums izdodas, un es vispār gribētu pieminēt arī podkāstā to, ka es pēdējās šīs 2 nedēļas vienkārši esmu pats apšokējies, ja mēs salīdzinām to periodu, kad Alis reāli ručīja mūs abus ārā, un ar to, ka šobrīd mēs šī podkasta izveidošanā tik precīzi sadalījām darbus, bet ne tikai tas, es uzņēmos daudz plānošanas darbus, kas priekš manis ir... Tu parasti nedari, jā. Nekad.
Un, jā, bet mums viss sanāca un viss bija forši. Un, jā, tā kā noteikti no šī duo un šī podkāsta un mūsu draudzības esmu daudz ko iegūs, mācījies un paliek labāk. Jā, noteikti. Un šobrīd arī ir īstais brīdis, ka mums ir atnācis pārsteiguma viesis, kuru mēs sauksim studijā, pareizi? Tieši tā. Ok, viesis studijā. Tātad šodien pie mums ir īpašs viesis, kas ir mana mamma. Čau, mamma! Čau, Alise! Kā tev iet? Man vienmēr iet labi. Un man iet tāpat kā tev. Okay. Kāds ir noslēpums, ka visu laiku labi iet? Man liekas, ka labiem cilvēkiem vienmēr labi iet. Un jautriem, labiem, atraktīviem, gudriem. Ai, paldies, un visādās citādās ziņās atklātiem un atvērtiem. Iet vienmēr labi. Nu, super. Nu, šodien mēs esam šeit, lai parunātu par draudzībām. Un man liekas, ka tu esi lielisks cilvēks, kurš var pakomentēt, jo tev ir daudz draudzenes, es jau zinu. Daļa no tām ir man arī krustmāte ir, nu, un tu ar viņām komunicē reāli ikdienā, kas ir apsveicami. Tad, nu, Ralf, kas ir tas, ko mēs vēlamies pirmais pajautāt? Pirmais jautājums, jūs tomēr esat mamma un meita šeit ir sēž blakus man. Un pirmais jautājums ir, vai jūs sevi uzskatāt par draudzenēm? Vai jūs esat draudzenes? Es, Ralf, ļoti ceru, ka viņa ir mana draudzene. To jau gan laikam vajadzētu jautāt Alisei, bet man viņa ir draudzene. Es gribētu būt viņai laba draudzene, vislabākā. Un kā tev? Nu, jā, es piekrītu, bet man liekas, ka uzaugot mums bija tāda vairāk māmas meitas, tādas disciplīnas un man vajadzēja ievērot to, ko tu man saki un tā, bet noteikti, ka draudzene, jā, uzticēties noteikti var tavs viedoklis vienmēr, es zinu, ka ir paties, un, bet tu piekristu, kad mēs vairāk tā kā, kad tu vairāk biji mamma? Māma, es biju tādā ziņā, kad es vienmēr tev droši vien neatļāvu darīt visu, ko tu vēlētos darīt. Jā. Biju patiesa pret tevi. Tajā pašā laikā tavas manas atbildes un pamācības tev varbūt nevienmēr patika un tu viņas pieņēmi, bet patiesībā, ka tu viņas pieņēmi un tu varbūt man nepiekriti, bet tajā pašā laikā kaut kā ieklausījies viņās un laika gaitā, man liekas, es ceru ļoti, kad ir izkristalizējušās viņas tik dziļi, kad tu esi sapratusi, ka mani dotie padomi tev ir noderējuši un bijuši patiesi un noderīgi dzīvē. Noteikti, jā. Pilnīgi noteikti. Es gribētu uzsvērt to, ka tā ir tāda īpašība par Alisi, ka viņa pat nevienmēr piekritīs uzreiz draugu viedoklim vai tuvinieku viens vai tom un tā, bet tu vienmēr tomēr uzticies saviem tuvajiem cilvēkiem beigās un tu vienmēr tā kā paklausi to, ko tev saka. Jā, mamma, paldies tev. Es domāju, ka tu ļoti daudz ko arī man iemācīji gan par draudzību. Tu bieži vien teici, kāds ir tavs viedoklis, un tas arī bija daudzreiz paties. Un tad, runājot par to, es varbūt gribētu sākt ar jautājumu, kas ir tava ilgākā draudzība un varbūt labākā draudzība? Jā, vai veiksmīgākā? Mana ilgākā draudzība, jau ir kādus 45 gadus ilga. Wow. Es savu pirmo draudzeni satiku mācoties 2. klasē, un mēs vēl joprojām tiekamies. Mums ir savas WhatsApp grupas un savi tusiņi un savas izklaides, un mēs kopā vasarā dzīvojam, un jau ar šo draudzeni ir tā, kad mums jau ir bērni draugi, arī tu pazīsti viņus, manas senākās draudzenes meitu. Jā. Un, manai senākai draudzībai jau ir 45 gadi. Kā tik ilgi noturēt vispār noturēties tik ilgi? Bet nē, galvenais tā draudzība. Tā nevar teikt, ka mums nebija strīdu. Mēs arī strīdējāmies, un arī mēs esam dažreiz vienu otru arī, gribot, negribot, ir sanācis, kad pievilt kaut kādā veidā. Piemēram, ja esam sarunājuši randiņu un zinām, ka mēs esam sarunājuši, bet tajā pašā laikā viena nevar ierasties.
Un mūsu laikā jau, kad mēs sākām draudzēties, tad nebija tāda mobilie telefoni. Mums bija jāstāv arī garās rindās, lai piezvanītu kādam. Nu, un tad nevienmēr atkal tās būdiņas strādāja un nevienmēr varēja sazvanīt. Un līdz ar to tad arī citreiz mēs sakašķējāmies dēļ tā, ka bija sarunāts 6 satikties un viena vai otra uz šo te tikšanos neatnāca. Bet nu, vairāk mēs gan labi satikām. Tādi baigie strīdi es neatceros, kad būtu bijuši. Jā, bet kas ir, kāpēc, pieņemsim, citi strīdās vairāk, bet, pieņemsim, tāpat, draudzējās un beigās viss kārtībā, bet citi mazāk strīdās? Vai tas ir atkarīgs no cilvēkiem, vai tomēr tas kaut kas, ko var tā, kā tu teikt, iemācīties? Jā. Pierast. Es domāju, ka tie strīdi visi... Es domāju, sākotnējā fāzē jau draudzībā vispār nav strīdu. Un varbūt vēlāk, tad, kad kaut kādas nesaskaņas rod... es nezinu, draudzība ar tādiem lieliem strīdiem manā skatījumā nav draudzība. Tās tādas varētu būt tādas viedokļu nesakritības, kaut kas tam līdzīgs, bet strīds jau, tas nav strīds, tā ir viedokļu nesakritība, varbūt vienā vai otrā jautājumā. Bet patiesībā draudzība, man liekas, ar strīdiem, tā nav draudzība. Ka tu piedod tomēr, un tu saproti un pieņem to cilvēku, ja? Jā, respektīvi, ka es to saprotu, ka tomēr, ka varbūt tie atšķirīgie viedokļi, bet tomēr neizveidojas strīds, ja jūs mākat viens otru viedokli pieņemt, kaut vai tas ir atšķirīgs. Jā, un tev ir jāsamierinās šajā draudzībā, kad tu jau esi cilvēku iepazinis, un es ar viņu vairāk nekā 20 vai 30 gadus draudzējies. Tu jau zini, ko tu no viņa vari sagaidīt. Jā. Viņš jau... Neviens nav perfekts. Ja viņš ir kavējis kādu rāndiņu 15 minūtes, tad nekas nemainīsies. Viņš arī pēc 20 gadiem kavēs, jā. Ok, ja viņš... Tātad neko labāk nevar no tevis gaidīt. Es vienkārši pierodu, un tad... tas vienkārši... tā ir, jā, protams, ka viņš nekavē to ļaunprātīgi, bet, vairāk vai mazāk, kavē, jā. Tas viņam ir raksturīgi. Tad tu vienkārši atnāc ieradīsies. Un tu zini, ka tu viņš ieradīsies. Alis šo stāstu zinu. Nezinu, kāpēc. Un, tā, man tā šķiet. Jā. Ok, un vai tev ir kaut kāda tāda traka lieta, ko gribētu padalīties, kas ir notikusi tajā draudzībā vai kādā citā? Cikot 9. klases eksāmeni. Tagad 10. klases, 9. klases, jākārto 9. klases eksāmeni, un iepriekšējā dienā mums bija ļoti tāda skaista ballīte. 18 gadi palika vienam arī manam draugam, un mēs tur visu kaut ko tur veidojām un organizējām un sēžam tagad pie galda visi, un viens no draugiem tagad tā kā vienkārši ceļ kāju pāri, un es tā vienkārši noliecos. Protams, šis te celis man trāpīja tieši konkrēti pats. Tā bija sestdiena. Svētdiena palika vēl trakāk. Svētdiena no rīta pamostos, un man ir, skaists grīms, viss zilā krāsā, deguns un virs uzacīm un viss. Bet es jau biju laba skolniece vispār, un es biju teicamniece savā klasē. Nekas man cits neatliek nākošajā dienā, pirmdien man ir eksāmens, ko man darīt? Es uzlīmēju uz aci tādu kā pārsēju ar visādām tur, ar leikoplastu. Tā, 8:30 sākās eksāmens. Tad es tā klusiņām, kad jau visi ir sasēdušies pa krēsliem, jau tur ieņēmuši savas vietas. Es arī ielavos iekšā tajā aktu zālē, nosēžos pašās beigās, un tad sākās.
Pie manis nāca klases audzinātāja, matemātikas skolotāja, direktore. Ilona, kas tev kāž, kā tu jūties un tā tālāk. Es saku, man viss ir labi. Skatos, man draudzenīte Gunta, protams, sēž pirmajā solā un skaļi smējās, par mani, jo viņi jau visu zina, kas ir noticis. Nu, tas tāds viens notikums ir. Jā, nu tā tas bija. Vēl jau ir ļoti daudz, kad, vēl vienus tagad stāstot šo stāstu atcerējos, kad mēs parasti uz balītēm braucām ar riteņiem, jo nebija jau takšas, ko izsaukt tagad, kā tu tur piezvani Boltiņam, Boltiņš atbrauc tev pēc 5 minūšu laikā. Nu, tad mēs sēžamies ritenī, baigi minamies. Nu, tur tuvākā balīte 7 kilometri. Nu, kamēr tu aizmanies, stundiņu paiet. Nu, protams, viss beidzās ap 2-3 kaut kur. Nu, es minamies atpakaļ. Nu, 2-3 naktī ļoti nāk miegs. Nu, un es minos, un tagad, es aizmiegu pie tā riteņas stūris. Un tagad priekšā ir kaut kā tur grānu šķupa. Nu, ko es tajā grānu šķupā iebraucu iekšā un vienkārši, tā arī palieku. Pienāk man draudzene klāt un saka, Ilona, celies, braucam tālāk. Es saku, vai pagulēsim bišķi. Redz, draudzība ir draudzība. Viņi man piecēla, mēs mināmies vēl tālāk. Wow. Tādi visādi ir joki mums notikuši, kas tiešām atceroties jau tos tagad. Ir par ko atcerēties, ir par ko domāt un ir par ko pasmieties. Vai tev arī ir, teiksim, bijuši puišu draugi tādi labi, jo es nezinu... Jā, bet tikai kā draugi. Jā, jo, teiksim, mums ir jautājums par to, vai tavuprāt var uzturēt draudzības ar puisi un meiteni labu draudzību. Kas nepārvēršās laulībā. Pagad, starp sievieti un vīrieti, jā, un labu draudzību. Jā. Es teicu sākumā, ka nevar, bet es tad padomāju, ka var. Kāpēc? Tāpēc, ka man pilns ir ar vīriešu draugiem. Man viņi ir sastrīdos ar tēti, uzvana viņiem un mēs visu atrisinam. Caur draugu vīrieti var atrisināt problēmas ar vīru. Tā kā caur viedokļu uzzināšanu? Tas nav viedokļu uzzināšana. Tu viņam pastāsti, atkal viņš šitā un tā, un kas par lietu, un atkal tur sienā ir caurums un nav kas izurb caurumu. Ja? Nākošā dienā atnāc mājās, skaties, viss ir sakārtots un kārtībā. Kāda? Es nesapratu, kur ir fīča. Kāda saistība tiem notikumiem ir? Kad draugs pasaka vīram? Es pat nezinu, vai viņš pasaka vai nesaka, vai sazvanās vai kā, bet es to savu bēdu izstāstu draugām, un kurš arī ir, protams, man nav tāda drauga, kas nebūtu tēta draugi, ja? Man gluži tāda nav. Un viss tiek atrisināts. Teiksim tā, caur draugu vīrieti var atrisināt problemātisks jautājums ar vīru. Kaut kā tā. Interesanti. Šis tiešām ir jauns, kaut kas tiešām nedzirdēts viedoklis. Jā. Tā ir. Saprotams, bet šis ir pirmā reize kaut ko tieši šādu specifisku dzirdu. Jā, bet vai tu teiktu, ka, teiksim, redz, tu saki, ka tev nav neviens vīriešu draugs, kas nebūtu arī, tava vīra vai nedraugs. Tad jautājums, vai tavuprāt mūsu vecumā var būt draugi, kas ir tikai, ja mums nav tā kā otra pusīt, vai es drīkstu draudzēties ar puišiem, kuri nav tom draugi? Būtu pat ieteicams, man liekas. Kāpēc? Tāpēc, ka tev ir vispār jādraudzēs, lai tu saprastu cilvēkus. Ja tu esi vienu cilvēku vienos draugos tikai un vienīgi, tad tu nekādu pieredzi neiegūsi, es nezinu, man tā šķiet. Ok, tad tas tāpēc, ka mēs esam jaunāki. Man jaunībā bija daudz draugu. Jā, bet respektīvi, Alis, ko tu teiktu tā 3 vārdos, vai varbūt draudzības starp vīrieti un sievieti? Man ir draudzība ļoti labi ar tevi, tāpēc es saku, jā. Es arī saku, ka tu esi gejs. Bet ja es nebūtu? Nē. Ja mēs runājam par, teiksim tā, par gejiem, tad tie ir vispār labākie draugi, kādu vien var sievietēm būt. Okay. Happy Pride Month. Man tā šķiet, ja mēs pieskaramies šim jautājumam.
Nu jā, ok, jo es uzskatu vienkārši, ka tas nebūtu korekti, ja es satiktos tik regulāri, gan strādāt kopā, gan satiktos brīvajā laikā un draudzēties ar cilvēku, kurš tā kā ir puisis un kurš nav gejs. Es uzskatītu, ka tas nav arī taisnīgi. Pret ko? Ja, Mana puisi. pret tavu puisi. Nu, tur nē, nu, protams, kad, es nezinu, bet man liekas, ka, nu kā, ja tev ir draugs, tad, draugs puisis, ja, laikam tu runā tagad par Tomu, ja, cik es saprotu. Jā. Jā, man nav vairāki. Nu, labi. Tad, draugs, tev jau ir arī draugi, daudz, es pat zinu. Nu jā, bet viņi arī ir Toma draugi. Bet nav visi Toma draugi. Klases biedri tavi, nu labi. Mums ir viena klases biedri. Labi, bet jums, manuprāt, ir īpaša situācija, bet, manuprāt, kā es uz to skatos, ir, kad vienkārši tu teici, ka tu neizsās, ka tas ir godīgi pret Tomu, bet ja tu tam draugam esi tikai draudzene un viņš tev ir tikai draugs, kā draudzība, platoniska draudzība, es personīgi neesmu problēma, jo es arī zinu, ka var būt platoniska draudzība starp vīrieti un sievieti. Vienkārši te jau ir vairāk ētikas jautājums, vai tev esot attiecībās un vai tavam puisim esot attiecībās, tas liekas ok. Nu, man liekas, ka nebūtu ok, ja es tik daudz laika, cik ar tevi pavadu kopā, pavadītu ar kādu citu puisi, kurš nav gejs. Jo Tad es ļoti daudz. Podcasts, jā. Nu, tas ir ļoti daudz, cik mēs satiekamies salīdzinoši ar visu. Bet tās jums ir darba attiecības arī. Nu, arī fakts, jā. Jā, jo visticamāk, ja mēs nebūtu darbā, tad mēs vispār nebūtu satikšies, bet arī mēs nestiktos tik regulāri noteikti. Jā. Ok. Bet, man tā šķiet, ka tā gluži, draugs, ja tev ir jau tādas patstāvīgas attiecības, par kurām tavs esošais draugs nezinu, tur tā uzreiz viennozīmīgi nevar atbildēt, jo varbūt arī šīs te greizsirdības scēnas, jo cilvēki, manuprāt, es personīgi esmu ļoti greizsirdīga, es negribētu, lai tētis satiktos ar kādu citu meiteni, ar kuru, nezinu, viņš risinātu kaut kādas problēmas. Nu, nezinu, man tā liktos aizdomīgi. Bet ja viņi ir lesbieti? Man tik un tā patiktu. Respektīvi, māma saka visiem pārējiem vienu lietu, bet sev citu. Es saku tā. Tā varētu būt, Atbild uz jautājumu, vai varbūt draudzības starp sievieti un vīrieti ir atšķirīgi no jūsu konkrētās situācijas, jo viņa var būt, bet vai vajag, tas jau jums pašiem jāsaprot. Jā. Labi. Nu, ok, māma nosauc skaitli. Cik tavuprāt ilga būs mūsu ar Ralfu draudzība? Jā. Man jūs abi ļoti liekaties ļoti saskanīgs nezinu, saskanīgs pāris vispār. Un man liekas, ka jūsu draudzība varētu ilgt ilgi. Ok. Tas ir daudz salāši. Rakstiet komentāros, kā jums šķiet. Es domāju, ka pat ļoti ilgi, jo jūs kaut kā viens otru papildinat un esat diezgan saskanīgi savos lēmumos. Un Ralfs tevi nedaudz piebremzē, tu atkal viņu uzjundīja ar savu enerģiju. Wow, es pat to nezināju. Man tā vismaz liekas no malas. Ok, interesanti. Cik es esmu klausījusies automašīnā braucot par jūsu stāstiem un par visu, ko jūs tur gatavojat. Pēdējais jautājums. Labi. Vai tev kā mammai ir svarīgi, kādi ir mani draugi un kādai vajadzētu būt vecāki iesaistēt bērnu draudzībās, tavuprāt? Man kā mammai ir svarīgi, protams, tavu draugi, jo es uzskatu, ka no draugiem vispār ir ļoti daudz kas atkarīgs un vecāku teiktais bieži vien netiek ņemts. Varbūt kāds ņem vērā, bet draugiem ir ļoti liela nozīme. Un līdz ar to es esmu, protams, par labiem draugiem un tādiem draugiem, kuri ir ar savu vērtību un kuri var tikai un vienīgi tevi pozitīvi un labvēlīgi ietekmēt. Par draugiem es tikai un vienīgi varu teikt, ka man gribētos, lai tev būtu labi draugi. Un kas ir labi? Labi draugi ir tādi, kuri augstu vērtē izglītību, kuri cenšas dzīvē kaut ko sasniegt, kuriem ir savs mērķis un kuri uz to tiecās.
Nu, ko man mēs pajautājām Ralfu mūsu Instagramā, lai lodziņā atstāja tādas kā situācijas, un mēs tev jautāsim, tev vajadzēs ātri vien atbildēt uz konkrētu jautājumu. Respektīvi, katrs jautājums sāksies ar vai tu draudzētos ar cilvēku, un tad būs dažādi teikuma beigas dažādas, un tu vienkārši saki jā vai nē. Ja tev ir kāds komentārs, tu vari to piebilst, bet principā tie ir tādas ātras situācijas. Tāpat kā šajā epizodē mēs pajautājam jums jautājumus, tāpat arī katrā epizodē mēs vēlamies jūsu iesaisti, ieteikumi, jautājumi vai arī mums nepieciešamā informācija. Mēs to sagaidīsim no jūs, un jūs ar mums varat sazināties privāti vai arī uz mūsu e-pastu, kas ir blondiegrēki@gmail.com. Droši sūtiet savas idejas, jautājumus, ieteikumus, ko jūs vēlaties dzirdēt nākamajās epizodēs, vai arī droši mums personīgi man Alšuksēm Instagramā. Un man Ralfs. Kā to vispār izskaidrot? Ralfs ar 2 A, tā es parasti saku. Un tiktu kā, ja jūs mūs atrodat droši arī tur. Bet, ķersimies klāt pie tā, ko mēs pajautājam mūsu Instagramā. Un mammu, tātad, vai tu draudzētos ar cilvēku, kura uz izlaidumu nošpikoja tavu tērpu? Jā, būtu interesanti. Vai tu draudzētos ar cilvēku, kuram ir labas attiecības ar tavu bijušo? Nē, piedodiet, jā. Okay. Kāpēc tu mainīji viedokli? Tāpēc, kad man ir bijusi tāda pieredze, sākumā es nedraudzējos, bet līdz tādam līmenim ir jāizaug, lai tu teiktu jā. Sākumā ir jāiziet cauri visādām tur līmeņiem, un tad tu tiešām saproti, ka nav vērts nedraudzēties. Bet, līdz tam ir jāizaug. Ok, tad tas ir ok, ka mēs no sākuma bišķī dusmojamies, mums nepatīk, ja? Un pēc tam ar laiku mēs saprotam, ka īstenībā tas nav nekas tāds. Es teiktu, ka jā. Jo es ar to esmu saskārusies, un es saku jā. Ok. Vai tu draudzētos ar draugu, kurš visu laiku aizņemās un prasa tev naudu? Nē. Ok. Ralf? Ok. Vai tu draudzētos ar draugu, kurš katru reizi satiekot gribi iedzert? Respektīvi, jūs satiek? Nē. Jā. Nē, kategoriski nē. Tu neesi tas draugs? Nē. Mēs jau tāpatās, es domāju, ka tikšanās reizē nonākam līdz tai glāzei vīna vai līdz glāzei kokteļa, jā, bet ar mērķi... Ralf, es nezinu, tas arī ir jautājums. Labi, manuprāt, tas ir atkarīgs no paša preferencēm, bet Ralf, nē, es piekrītu. Manuprāt, satiekoties ar draugiem, jūs varat nonākt līdz kaut kādai glāzei, bet te ir tā situācija tāda, kad ar draugu, kurš obligāti, vienkārši satiekās un saka, dzeram. Nē, dzert var dažādi, bet jāzina ir tomēr... Mērs. Jā, un alkoholu lietot vispār, manuprāt, var tikai stipri cilvēki, kuriem ir kaut kāds normāls, kā jau es teicu, normāls mērķis, un kuram ir kaut kādi sasniegumi, nevis tur, ka vienkārši aiziet, tagad darbs beidzies, davējam kaut kur āliņu, kaut kādā tur gastromā nopirkt, jā. Nē, tādam nē. Lietošana nav labvēlīgi jūsu veselībai? Jā, bet lai es teiktu, kad es arī tagad konkrēti atbildētu jā un nē, nezinu, tas arī, es esmu tikusies, lai tikai un vienīgi ietvert kokteļa glāzi ar savu draudzeni. Jā, tikai ar tādu mērķi arī esmu gājusi. Bet ne visu laiku. Visu laiku, nē. Tas labi. Nē. Tad man laikam ir man ļoti daudz par šo rakstīja, vai tu draudzētos cilvēku, kurš ir homofobs, rasists vai jebkādā veidā negatīvi attiecas pret citādākiem cilvēkiem? Vai es draudzētos? Jā, es draudzētos, jo es gribētu uzzināt šī cilvēka viedokli, kāpēc viņš tā dara, tad pabūt ar viņu kādā kopīgā sabiedrībā, un kāpēc gan neizzināt, kur slēpjās tieši tas, kas viņš ir. Jā. Un kāpēc? Vai tu draudzētos ar cilvēku, kurš dodas kurš spēlē aparātus un tās azartspēles? Nē, ja es zinātu, ka viņš draudzējas, es nedraudzētu, ka viņš
ir atkarīgs no šīm azartspēlēm. Es censtos izvairīties no šādiem cilvēkiem, jo iespējams, kad arī viņš mani ietekmētu, un es arī nevaru būt pārliecināta ne par ko, jo ticēt nevienam vispār nevar pat savām kājām, ja, kad citreiz aizved tur, kur pat neplāno. Bet, es droši vien ar savu raksturu teiktu, ka es ar viņu gribētu viņam palīdzēt, tikt vaļā no šīm atkarībām, bet kā, tas jau ir cits jautājums. Nedraudzētos. Vai tu draudzētos ar draudzeni, kur nodarbojas ar OnlyFans? Zini, kas ir OnlyFans? Kā tu paskaidrot? Liek pelna publicējot pusplikas vai pliku saturu, jā, vai seksuālu kontentu. Jā, man ir tādas draudzenes. Nē, man personīgi nav, bet manām draudzenēm meitu draudzenes ar to nodarbojas. Un tad, kas saprot, tas tagad ir diezgan populāri. Nē, tas ir, bet mēs vienkārši domājam, vai tu draudzētos, ja tev druška? Jā. Ok, why not? Katram jāpelna naudiņu, kā var nopelnīt naudiņu, un ja tas ir labs veids, tad jau why not? Nē, un ja jau tev arī ir... spējas. Labi, un vai tu draudzētos meiteni, vai tu draudzētos ar draudzeni, kurai ir tāds ļoti zems pašapziņas līmenis, viņa visu laiku grib, lai tu viņu komplimentē, viņa saka, viņa ir resna, lai gan viņa nav resna, un viņai ir tāds ļoti liels problēmas ar savu ķermeni, un viņa visu laiku tā teikt, čīks par to, cik viņa neglīt, bet viņa ļoti skaista meitene. Patiesībā ir skaista, bet... viņa galvā tas viss tie dēmoni, pieņemsim, tāda. Jā. Nebūtu grūti. Būtu grūti. Man arī grūti. Būtu ļoti grūti, un arī būtu ļoti grūti, bet es varbūt tās beigās nepievērstu, tā kā es jau pašā sākumā teicu, tik lielu uzmanību tam. Es viņu pieņemtu tādu, kāda viņa ir, un ja viņa tur sāk čīkstēt, tā jau ir viņa, ko tu mēs vairāk tur gribam, ja vienkārši pieņemt viņu tādu, kāda viņa ir. Tieši un tas, kad viņa, protams, ir grūti, bet... Ja viņi ir tavos draugu sarakstos, ja tā ir tava draudzene, tā tad kaut kur viņa tev ir. Jā. Es atkal pirms pāris dienām mēs arī dzimšanas dienā spēlējām kaut ko līdzīgu šim. Un mums pajautāja, kaut kāds cilvēku petpiev, kaut kas, kas, arī, vai mēs draudzētos, kaut kādu cilvēku nedraudzētos. Un es nonācu pie secinājuma, ka es nekad negribētu draudzēties ar negatīvi noskaņotu cilvēku. Un tas arī iekļauj sevi, ka tev ir slikts pašnovērtējums. Tu neredzi tā kā... Tev viss liekas slikti, tev liekas, ka tev viss nesanāk, sapratu, es vispār nevarētu draudzēties tādu cilvēku. Bet jums arī, satunies, ka es tev pārtraucu, jums arī neizveidotos draudzība. Jo viņa pārtrūkst jebkurā brīdī, kad tu saņem pretī visu laiku kaut ko negatīvu, kaut ko noliedzošu, un kas nav saskaņā ar tavu, kā var teikt, es un ar tavu būtību. Jo tā draudzība nevar turpināties. Viņa vienkārši tev izplēstēs kaut kur, un agri vai vēli jūs katrs aiziesiet savu ceļu. Tajā brīdī, viņa tev ir, un viņš, tu nevari, vismaz man tā ir, kad es nevaru, vienkārši nesatiksies vairāk, un tu jau vairāk, tas jau vairāk tad nav, tā nav draudzība vairāk. Tā jau ir tāda, kā tu pazīsti tikai to cilvēku. Paldies visiem, kur iesūtīja savus komentārus. Droši var turpināt mums komunicēt. Mēs uzklausīsim katru jūsu viedokli. Jā, šoreiz mēs šo izspēlējām rubrikā, teiksim tā, viesis, jo šoreiz mums bija īpašs viesis studijā, mamma. Bet citās epizodēs mums varbūt nebūs viesis un būs rubrika Zvans draugam, kurā mēs lasīsim jūsu iesūtītos stāstus, jautājumus, ieteikumus. Tāpēc... droši sūtat, jebko, kas jums uz sirds, varbūt kāda problēma situācija, jautājums, storytime. Un varbūt kādā epizodē mēs paņemsim kādu no jums šeit ar mums runāt. Tieši tā. Paldies, mamma, ka tu atnāci. Mēs ļoti novērtējam. Tavs viedoklis, manuprāt, bija tiešām ļoti interesants un unikāls. Un arī mēs piekrītam. Ļoti daudz. Jā. Paldies, ka uzaicinājāt. Un man bija prieks pie jums atnākt. Un atcerieties, ka draudzībā pats svarīgākais ir cieņa. Cieņa. Šis bija, manuprāt, ļoti vērtīgi. Es daudz ko uzzināju no mammas. Es vispār neko negaidīju tādu no tavas mammas. Šis bija tiešām kaut kas citādāks, kā es to biju iztēlējies. Bet esmu patīkami pārsteigts, jā. Bija vērtīgi. Ļoti. Jā.
Nu, es gribēju vēl iestiprināt pie, ko notiek. Šoreiz mums ļoti daudz kas notiek tiešām. Un viena no tām lietām ir tieši par mūziku, runājot Eminem jaunā dziesma ar nosaukumu Houdini. Tu esi viņu dzirdējis? Jā, es kaut ko nedaudz dzirdēju, jo viņš tur pieminēja Megan Thee Stallion. Jā, viņš tur pieminēja visu pēc kārtas. Viņš izkāpa no portāla, it kā no 2002. gada, kur viņam bija tas hits Without Me, kas ir tas klasiskais Guess Who's Back Again, vai ne? Jā. Un viņš tagad iekāpa tajā 2024. gadā, kas tomēr liels tāds gaps, un viņš vienkārši tur diso visu, kas te notiek, visu par Megan Thee Stallion, tur bija pieminēts viņa meitas, viņš pateica, principā, fuck you everyone, tā kā, ka viņam besīja šī jau woke culture, kas te notiek, bet nē, dziesma pati par sevi, esmu Eminem fani, zin kā vienmēr, ka Spotify iznāk tas Wrapped, man nav kauns, ja tur ir Eminems, tur gan katreiz ir Eminems, es tiešām mīlu, es noteikti iesaku noklausīties visiem no A līdz Z, jo idejas tur ir labas, ļoti daudz, kam es arī piekrītu, fonā tur ir ņemta šitā Abracadabra, kas ir no Steve Miller dziesmas melodija. Man patīk tā ideja, kā viņš to parādīja. Viņam tur tāda cīņa ar sevi, ar savu veco es un ar savu tagadējo es. Un arī, tā kā es noteikti saku, ka šis ir tas, kas jums ir jādzird. Man šobrīd arī zvana Toms. Manā pie sadaļas mūzika laikam, es pat nezinu, vai mēs nonākam sadaļā ēdiens, kulturālie konflikti, jo es gribētu pievērst uzmanību to, ka šobrīd notiek augstās zupas karš starp Latviju un Lietuvu, kas ir vispār crazy, jo es pirms pāris dienām burtiski redzēju latvieši kaut kā, sanāk tā ir turisma aģentūra Latvijas vai Rīgas vai kaut kas, viņi ielika video, kur vēl ir Barbara Dzelme. Es redzēju. Un viņi tur dejo un ir dziesma par augsto zupu, man tāds wow, stilīgi, vai ne? Un izrādās, ka tur viņi strīdās ar Lietuvu, un Lietuva atbildēja, viņi ierakstīja dziesmu, kur viņi saka, ka nē, viņu augstā zupa ir lietuvieši, tā kā, jā, rakstiet komentārā, vai jums liekas, kuram tad ir taisnība, un ja jūs esat redzējuši, kam tad ir labāks gabals, es vienkārši šodien filmēšu savu vegāniskās augstās zupas recepti, un man ir viena alga, jo es domāju, ka augstā zupa tikpat labi varētu pat nebūt ne Lietuvai, ne Latvijai, nezinu neko. Respektīvi, strīds ir par to, kuram viņi piedara, un tas ir cilvēkiem svarīgi, tāpēc noteikti atstāt savu viedokli, tas mums arī interesē, un es domāju, ka šī arī varētu būt epizodes izskaņa, man ļoti patika viss, kas te notika, un jā. Ir laiks mūsu pēdējai noslēguma rubrikai, ko mēs saucam par dienas grāmatu. Dienas grāmata ir kaut kas, kur mēs pasakam paldies par to, kas mums ir tagad, jo tas ir ļoti svarīgi. Jā, jo mēs esam Gen Z un mēs žurnālojam, un tāpēc ir laiks rakstīt mūsu pateicības mūsu dienas grāmatā. Jā. Un... pirmā pateicība noteikti tas, ka mēs varam realizēt šo podkāstu. Esmu ļoti pateicīga par to, jo tā ir ilga ideja, un man tiešām tas rada lielu prieku un deksmi. Tāpēc paldies mūsu draugiem EHR. Jā, terasei, Miķiem. Mums ir terasa, mums ir komanda, mums ir Miķi, mums ir kameras, atbalsts. Krēsli. Mums ir viss, tāpēc liels paldies EHR-am, paldies Mārtiņam, kas mūs filmē. Vēl paldies par ko? Paldies par draudzību, kas mums ir. Paldies par draudzību, jā, un paldies par tik izdevušos draudzību. Jā, tev vēl kaut kas uz sirds, ko pateikt paldies? Vēl šodien es teikšu paldies laikapstākļiem, kur uzlabojās. Jā, jo bija risks, ka sāksies krusa, kā parasti Latvijā vasarā mēdz notikt, un tad gan mums būtu jāskrien uz netik skaistu lokāciju. Tā kā paldies laikapstākļiem. Saulai. Jā, bet mans pēdējais paldies būs īstenībā informatīvs paldies, un es gribu pateikt paldies, ka mums katram ir iespējas izvēlēties savu valdību, tāpēc es gribēju izskaņā pieminēt to, ka visiem ir jādodas balsot Eiropas parlamenta vēlēšanās. Par to mēs nerunāsim, mēs neņemam šoreiz politisko tēmu, bet vienkārši ejiet balsot. Jā, jo balsot ir jābalso, un tas labāk noteikti nekā palikt mājās un neko nepateikt. Jā, tāpēc laikam paldies par balstiesībām. Tieši tā, mums tādas ir, ka man ne jau visā Latvijā nevienmēr tādas bijušas. Jā, bet laikam jau lielākais paldies ir jums, ka jūs šo skatāties un klausaties. Tieši tā. Paldies, ka esat daļa no blondajiem grēkiem. Un, jā, seko mums līdzi un raksta savus stāstus. Tā kā bučiņas un peace out. Tiekamies nākamajā.